Es esmu atbraucis ciemos pie Agnes ģimenes. Ļoti liela daļa cilvēku ir noskatījušies epizodi, kurā dažādu lomu tēlotāji atļāvās bez pamatojuma, bez skaidrojuma vienkārši paņemt bērnus, un mēs to tā kā interpretējam par nozagšanu. Un jau no pirmajiem brīžiem man bija vēlme tā kā iesaistīties šajā stāstā, jo viņš ir ļoti personisks stāsts arī mūsu ģimenei, tāpēc, kad mēs līdzīgiem notikumiem gājām cauri pirms gada, kad arī mums uzbruka bāriņtiesa un arī solīja atņemt bērnus. Līdz tam gan netika, bet lielā mērā mēs emocionāli piedzīvojam šo vardarbību pret mūsu ģimeni. Bet droši vien, kad netika lielā mērā, kā tas ir jūsu ģimenei, kurā ir tiešām paņemti bērni un bez paskaidrojumiem, un arī es saprotu, ka vēl joprojām neviens no šiem nozadzējiem nav neko nekādā veidā izskaidrojis vai parādījis vai iedevis kādu skaidrojumu vai papīru par to, kāpēc tas ir noticis. Vai tas tā kā tiesa? Mēs neesam vēl pilnīgi nevienu pašu papīru gabalu redzējuši. Tikai sazvanījās, un tad, kad es viņai zvanīju un jautāju, tad viņa teica, ka esot sagatavots, ka tikšot izsūtīts. Bet mums nekas nav uz rokas, mēs neko neesam saņēmuši. Neviens neviedevis neko. Un pēc viņu likumiem sanāk, ka viņiem to vajadzēja, tā kā, un viņam, manuprāt, arī video teica, ka tas tā kā 24 stundu laikā būs, jā? Tā, viņi to ir teica, jā. Un ir pagājuši jau 5 dienas un nemiņas no tā, kāpēc tas viss ir noticis, jā? Tieši tā. Bet to sarunu sāksim varbūt vairāk tā personiskāk, jo es arī ar jūsu ģimeni tikai biju pazīstams tā kā caur video, caur būšanu kaut kādā dombiedru grupā, un tā kā vēlējos uzzināt, sajust to jūs kā cilvēkus, kā būtnes, un arī tā kā detalizētāk saprast, kāpēc tas ir noticis, jā, kā tas līdz tam ir novedis. Un, tā kā atbraucot pie jums, es jūtos tā kā mājās, jo es redzu jūs kā cilvēkus, līdzīgus cilvēkus, kas grib dzīvot brīvu dzīvi, klausīt savai sirdsapziņai, iet tos ceļus, ko mēs esam aicināti iet, un tādā pašā garā audzināt savus bērnus. Un tajā es redzu ļoti daudz līdzības tajā, kādu ceļu arī mēs ejam, tāpēc tā pirmā sajūta ir brīnišķīga tajā, kad es jūtu to kopību ar jums, ar jūsu ģimeni, un kaut kādā ziņā mēs ejam vienā ceļā tajā, lai mūsu bērni dzīvotu laimīgākā un cilvēcīgākā pasaulē. Un mēs saprotam, ka kaut kādā ziņā mēs esam ar savu misiju, mēs esam instrumenti, kā tu saka, Agnes, lai šo visu piepildītu, piedzīvotu. Un tas viss kaut kādā mērā nāk ne tikai mūsu ģimenei par labu mūsu bērniem, bet tā kā jau plašāk. Kad arī Latvijā un visā pasaulē ir jānotiek ļoti lielām pārmaiņām, jo tas, kas ir piedzīvots pēdējos gados, cik necilvēcīgi ir kopumā šī politika, visāda veida, gan lokāla, gan globāla pret cilvēkiem, tas tā kā, es domāju, ka lielā mērā cilvēki tam nevar piekrist un mēģina rast risinājums, kā tad šo visu nāves ekspresu apstādināt. Bet tad sāksim varbūt ar to, kā jūs satikāties, kā tā lielā ģimene, jums ir 5 bērni, kā tas viss veidojās? Es viņu satiku Vācijā, mēs nedzīvojam Vācijā arī ļoti ilgi kopā. Es organizēju Vācijā neprecēto ļaužu konferenci visam vācu valodā runājošajiem valstīm, saucamām. Un tas bija 3 dienu pasākums, tas bija 2008. gada decembrī, un tad viņš arī ieradās, un tad viņš viņu ieraudzīja, un jā, tad man bija tāda sajūta, ka viņš skatās, ka viņa acis ir redzams caur visām sienām, jo viņš visur sekoja man ar skatienu. Un tad mēs iepazināmies 19. decembrī, un 2. martā mēs jau
kļuvām par vīru un sievu, un pēc gada te mums nāca pasaulē mūsu pirmā meitiņa. Katrs no mūsu mazajiem ir ļoti, ļoti vēlēts, ļoti lolēts, ļoti gribēts. Kopš mēs esam šeit Latvijā, mēs esam uzkūrušies no viena krāpnieka pie otra krāpnieka, no viena cilvēka, kas caur intrigām cenšas izmantot mūsu uzticēšanos cilvēkiem un mūsu čaklumu varbūt arī tā saukt, es nezinu. Un, labticība droši vien. Varbūt labticība arī, jā. Jo mūsu ceļš, kopš mēs esam šeit, šī teritorijā ir diezgan smags, pilns ar visādiem piedzīvojumiem, un arī ar to, cik viegli viena anonīma zvana dēļ var apgriezt kājām mīlošas ģimenes dzīvi, mieru, ārdīt ārā un sanāt pa visu, vajāt vienkārši vajāt. Mēs saprotam, ka mēs neesam vienīgie, kuriem šādā veidā vienkārši, ja kāds labvēlis, atvainojies, izdomā, kad viņš var piezvanīt un uzsūtīt vāriņu tiesu kādai ģimenei, jo viņi savādāk, viņi dzīvo savādāk dzīvesveidu, viņi varbūt tās ir neietilpstanī kastītē, tanī rāmītī, kā sabiedrība grib redzēt visus, jo visiem ir jābūt tādiem un nevis šitādiem. Par to anonīmo zvanu mums arī bija līdzīga situācija, kurā kāds anonīms, tā vismaz runā tā puse, bet es saprotu, ka tavā gadījumā šis labvēlis ir zināms. Jā, no sākuma vāriņtiesas teica, ka bija anonīms zvans, bet man pazvanīja. Diemžēl es nepiegāju pie telefona, tad, kad man pazvanīja nepazīstams numurs, bet šī te Reizeknes krimināla policijas nodaļas inspektori man nākošajā dienā, un tas bija tanī dienā, tā bija nākošā diena pēc bērnu nolaupīšanas, ka viņa uzrakstīja man SMS. Un SMS-ā bija rakstīts, ka viņa tāda un tāda, es varbūt nolasīju to SMS, nezinu, un kad mūsu iepriekšējā izīrētāja ir bijusi un uzrakstījusi iesniegumu par to, ka mēs esam bez bēzes pazuduši, ka es esmu bīstama maniem mazajiem, un ka viņa esot iesniegumu vēl uzrakstījusi bāriņu tiesai, un esot vēl uzrakstījusi iesniegumu. Nē, tas nebija tas gadījums. Es vienkārši no vairākiem policijas iecirkņiem sapratu, ka šī te sieviete Linda Ločmele, kura mūs ļoti ievilkus ļoti dziļos, kā to pateikt, mūsu godu sabradājusi. Caur apmelojumiem, caur intrigām un izdarībām. Un tagad nolaupīta caur viņu arī mūsu mazie. Ka viņās ir vairākos iecirkņos iesniegusi, piemēram, es zinu par Gulbeni, es zinu par Balviem, es zinu par Rēzekni, par Liepāju. Tas ir tas, ko es zinu. Kad mēs esam bez bēzes pazuduši, un ka es esmu bīstams saviem mazajiem. Un arī iesniegumi ir visur brāriņtiesās, ka mēs nerūpējamies par saviem mazajiem, ka viņi neapmeklē oficiālās mācību iestādes, skolas, kā to sauc. Pāraudzināšanas iestādes. Tieši tā, kā mēs arī to skatām, pārprogrammēšanas iestādes. Un uz šī pamata vienkārši ieradās šī tā saucamā bāriņties, kā viņi saka.
9 cilvēku sastāvā, 4 policisti, 5 dāmas, viena no tām bija sociālā dienas darbiniece, kura telefonu sarunā teica, ka viņa esot bijusi tikai ceļu rādītāji, viņa nesot vainīgi un tā tālāk. Un viņa esot ļoti pārsteigta bijusi par to, ka izskatījās, ka tas viss esot bijis jau iepriekš nolēms, ka viņi kā nāks, tā uzreiz vienpersonisko lēmumu izteiks un ņems projām. Meklēs iemeslu, lai to izdarītu. Jā, un iemesls atradās ļoti ātri. Un vienkārši aizveda. Un viss. Jā, ļoti interesanti. Tajā video bija tā kā, bija sajūtams tas, kad tas izējas punkts ir kaut kāds iesniegums, kad visi jau ir noskaņojušies, nav pārbaudījuši šos faktus, jo kaut vai tas, ja sistēmas iekšienē pārliecinātos, ka viens cilvēks sabombardē visu sistēmu ar šādiem iesniegumiem, tad tas jau liecina, ka kaut kas tur nav kārtībā, ka tas nav adekvāti. Viņa nav ne mūsu radiniece, nekas. Un vispārībā man visi prasa, kādā sakrā, ja viņa nav mūsu radiniece, kāpēc viņai būtu jāmeklē mūsu? Kas viņa tāda ir, ka viņai mums būtu jāmeklē? Ka mēs esam bez vēstas pazuduši, ka viņi uztraucas, ka mēs esam nogalinājušies vai kaut kas tāds. Neievērojot Nürnbergs, kā tur bija tas Nürnbergs, jā. Tas es aizmirstu, pēc kara tieši. Prāva, kad bija. Jā. Kad nedrīkst cilvēkiem piešķirt nevienu numuru, jo cilvēki ir cilvēki, un mēs neesam nekādi dzīvnieki, vai mēs neesam kaut kādi leduskapji, vai mēs neesam nekādi vergi, mums numuru nevar piešķirt, mums to piešķir, un tas ir pārkāpums, tas ir ļoti liels pārkāpums, ka mums izmantojot šo te mākslīgo konstruktu, šo personu, šo pasi, vai šo dzimšanas apliecību fiziskā persona, un pasport ir juridiskā persona. Juridiska fikcija. Juridiska fikcija, jā, kuru izmanto, lai cilvēks padarītu par vergiem. Un pat iekšā tas paupers, ir tās lielais burts augšā pasē ierakstīts P, kas ir paupers, kas nozīmē vergs. Tagad nevis vergs, bet masturīgais, nabaks. Aprūpējamais, visdrīzāk, jā. Nu, aizvien vairāk cilvēki visā plašā pasaulē tā kā saprot, ka patiesībā mēs dzīvojam tiešām kā vergi, vergturības sistēmā, jo, ja jau mēs būtu brīvi, tad tādi cilvēki kā mēs varētu iet savu ceļu, izglītot savus bērnus, kā mēs redzam to par labu esam, ārstēties tādos veidos, kā mēs to uzskatām par labu esam, un tā tālāk, un tā tālāk. Bet tad, kad tu tā kā novirzies no tās šķietamās brīvības, ja, kas it kā ir aprakstīta mirušo pasaules papīros, tad tevi soda, ja? Un, jā, šis, man liekas, ir ļoti svarīgs punkts, lai saprastu to motivāciju, kāpēc tu un mūsu ģimene rīkojās tā, kā mēs rīkojamies. Jo, kā es skaidroju cilvēkiem par to, šobrīd, protams, ir pacēlies tas jautājums, kā tās valsts ir dibināts, ja patiesībā nav dibināšanas dokumenti. Ja? Var teikt, dokuments var sadegt, tur viņi var pārvest, viss kaut kas, bet vai tautas atmiņā, tad kaut vai ņemam to satversmi, kas ir šajā teritorijā. Tad otrais punkts nosaka, ka augstākā vara pieder tautai. Tieši tā. Tad cilvēkiem. Bet tad sanāk tā, tad, ja mums pieder augstākā vara, tad kādā veidā mēs šo augstāko varu kaut kad esam kādam tā kā deleģējuši, vai ir kaut kāds apliecinājums savādāk, labi, nav satversme papīrs, bet kuri tā darbība, kuri tas akts, kuri tā vienošanās, ka mēs piekrītam, ka šis būs mūsu dokuments, kā mēs tālāk tā kā dzīvosim. Un tautas atmiņā nav šādas darbības, kurā mēs kā augstākā var šajā teritorijā cilvēki būtu kādam tā kā deleģējuši. Līdz ar to sanāk, ka valstis, un to var redzēt, ka tas ir visā plašā pasaulē ir noticis kā sava veida projekts. Varam saukt to par biznesa projektu, resursu pārvaldībai vai savādāk, vai cilvēku apstulbināšanai vai kā, bet mēs esam nonākuši šobrīd līdz tam, kad izšķirās visu cilvēku liktenis visā plašā pasaulē. Mēs nostājamies ne tikai par sevi, savu ģimeni, bet mēs redzam, ka
ja caur mums nāk šis spēks, tad kaut kādā ziņā pretnostatīt tam nāves paradigmai, tad mēs to darām. Viss, kas ir mūsu spēkos, mēs to darām un darīsim. Un tāpēc, man liekas, tas ir svarīgs aspekts, lai cilvēki saprast, ko tad tu nevarēji tur notēlot, ja tur pateikt, kad ielaist viņus tur, saprotiet cilvēki, kad solīt pa solītim tās pozīcijas, ko mēs atdodam, kā dzīvi cilvēki, tas vienkārši tuvina mūs tam kalniņam. Mums nav, viņi ir ieņēmuši jau gandrīz vai dieva vietu savā vardarbībā, savā vēlēšanās mūs visus pakļaut. Visu atbildību uzlikt viņiem pašiem. Un tagad, kad mēs runājam ar šo bāriņu tiesu, tad es viņiem prasīju, uz kādu atbildību, kurš uzņemās visu atbildību. Es viņiem teicu, tas ir viss uz jūsu privātu atbildību. Viņi saka, nē, atbildību nes institūcija. Kurējā institūcija nes? Jūs saprotat, ka jūs paši uz savu privātu atbildību esat nolaupījuši mūsu mazos, un ne tikai mūsu mazos. Jūs esat nolaupījuši ļoti daudzus mazus dieva bērnus uz šīs zemes. Tie ir mūsu. Un visu pārējo ģimeni, kurus izjauca, kurus šīs te organizācijas, kurus it kā domāts viņu aizsardzībai un viņu tiesību un tā tālāk, ievērošanai, kur viņi ir izvilkuši ārā un aizsūta projām. Viņiem ir jāaiziet, viņiem tas viss ir jāizdara uz papīra, pareizi un tā tālāk, bet tad pēc tam, kad viņi pazūd, vai jūs zināt, kas ar viņiem notiek? Jā, šis aspekts, man liekas, ir svarīgs, varbūt nedaudz vairāk par viņu, tāpēc, ka tajā video arī tā kā daži cilvēki nesaprot, kāda privāta atbildība. Tagad paskatāmies, viens ir par to bulu, bet kaut vai paskatāmies tādā Latvijas kontekstā, tad nav deleģējums no cilvēkiem kādam tā kā mūs pārvaldīt, tad sanāk, kad viņi to, protams, nezinot, bet tad patiesībā nav nekāds seguns. Viņi var teikt, man priekšnieks lika, bet ja nav tātad vienošanās, tad nav likuma, nav līguma, nav likuma. Un attiecīgi šis cilvēks nav pārbaudījis, viņš pats ir vainīgs, tāpēc, ka viņš nav pārbaudījis, ka nav nekādu likumu, nav tiesiskā pamata nekādiem rīkojumiem un tā tālāk un tā tālāk. Un tur arī iestājās tā personiskā atbildība, un likumdošanā visiem ir zināms tāds teikums kā nezināšana neatbrīvo no atbildības. Un kas man vēl ļoti interesē, ir tas, ka tad, kad mēs izsaucām pie Lindas Ločmeles dēļ, jo viņa nāca mums, tur, kur mēs pie viņas dzīvojām, viņas vecāku mājām, Balvu novadā pie Viļākas Kozīnē. Tad, kad atbrauc policija, kad mēs viņu izsaucām, tad viņiem bija ļoti svarīgi, lai mums būtu kaut kāds papīra gabaliņš, uz kur ir rakstīts, ka mēs drīkstam tādīs mājās tur atrasties un dzīvot. Viņi man prasīja, vai mums ir vismaz kaut kāds papīra gabaliņš. Mums bija vienošanās tikai mutiska. Mutiskā vienošanai policijai neskaitās. Bet tad, kad bija atnākuši šeit, pie mūsu durvīm stāvēja bāriņu tiesa, tad vienā vietā, es neatceros vairs tieši to kontekstu, bet es viņiem runāju par to, ka es viņiem teicu, ka mums nav nekāda līguma un tā tālāk. Viņi pateica, mums ir mutiska vienošanās. Es teicu, kāda mutiska vienošanās? Un mutiska vienošanās nav spēkā. Viņi teica, mutiska vienošanās ir spēkā. Ha? Policisti saka, mutiskā vienošanās neskaitās, ja bāriņas tiesa saka, mutiskā vienošanās ir arī vienošanās. Sistēma parasti izgrozās, interpretē likumdošanu sev par labu. Jā. Kas tu esi? Es esmu, un davai, pasi parāda, un es esmu, bet es neesmu pase. Es esmu es. Tas tā dzirks, tā dievišķā dzirks, kas ir ienākusi šinī te ķermenī, tas esmu es, nevis tas papīra gabals, kurš man tika uzspiests. Un ir pat viens likums tāds, viņu likums, kur ir ļoti skaidri un gaiši rakstīts, ka cilvēkam ir tiesības tapt uzskatītam par personu.
Bet tur nav rakstīts, ka cilvēkam ir pienākums. Un tagad mazākajam sanāk 4-gadīgam bērnam viņi vēlreiz no saviem brāļiem un māsiem tikai tāpēc, ka papīros ir rakstīts, ka viņa lieta jāizskatās Liepājā un nevis tā kā, sistēma tā kā varētu kļūt cilvēcīgāk, tā varbūt, nezinu, tur attālināti vai savā pusē kaut ko tik galā, nevis tāpēc, ka tagad rekur, lai, mēs, kā saka, onkuļi un tants varētu spriest, kā saka, tiesu par to, par ko nav tiesības spriest, tad rekur izdarīsim tā kā papīri. Mēs neko nevaram darīt. Mums te papīri ir sarakstīti, mums atkal jāsako mirušo valstības kaut kādiem parametriem. Un neviens neredz cilvēku bērnu, neviens neredz dievu bērnu, redz tikai to ierakstu, tanī datorā, to elektronisko ierakstu. Vai mums pat viņi nevienu papīru nav paprasījuši. Viņi mums nepaprasīja, mums tās personas ir. Viņi vienkārši pateica, ka šitie te ir jāņem ārā un paņēma dzīves būtnes. Dzīves, cilvēciskas būtnes, kas ir Dievu dēlu un Dievu meitas. Un ja būtu sēdējuši kāds kaimiņa bērns, visdrīzāk viņš arī tiktu paņemt pulciņā. Jā, protams. Nē, es par to absurdu, ka vispār nav noskaidrots, kas viņi ir un vienkārši bāž iekšā un Un aizved no sākuma pat, tad, kad viņi tur kaut ko tur teica par to, uz kurien viņi vēd jau uz to krīzes centru, es vispār to nesapratu, kas tas tāds ir, jo es neko pirmo reizi tādu nosaukumu kaut kādu dzirdēju. Labi, ka viņi man pēc tam atzvanīja. Tas bija pluspunkts, tai Saliņai Inesei, ka viņa bija tik laipna un atzvanīja un pateica, uz kurien viņi mūsējos mazos vēd. Jo citādāk mēs nezinātu, uz kurien viņi tika aizvesti. Mums nav pilnīgi neviens čeks, pilnīgi neviena kvīts izsniegta par to, ka viņu lietas aizveduši projām. Es atvainojos, jo tas viņiem sistēmā tas uzrādās viss kā preces, kā lieta un tā tālāk, nevis kā dzīves būtnes. Un mums ir tā, ka, ja mēs drīkstam, es atvainojos, mēs īstenībā ir neaptverami, kad mēs drīkstam tikai tuvākie radinieki sazvanīties ar mūsu mazajiem. Mūsu labākais ģimenes draugs, kurš mums gadiem mūs pazīst un kurš mūs tik ļoti daudz ir atbalstījis un arī šī smagajā situācijā, nedrīkst piezvanīt viņiem. Un jūs arī nedrīkstat katru dienu zvanīt? Nē, mēs drīkstam tikai darba laikā zvanīt. Un sestdienās izrādās nedrīkst ne tikai apmeklēt. Nedrīkst pat viņus aizbraukt viņiem apskatīties, kā viņiem iet un tā tālāk. Redzēt patiešām, vai viņi tur ir dzīvajā, bet nedrīkst pat piezvanīt. Viņiem esot iekšējās kārtības noteikumi. Protams. Tie ir viņiem jāievēro, kas ir ar manīm. Jā. Es neesmu viņa iekšējās kārtības noteikumos nekādās veidā saistīti. Un arī bērni nav. Bet viņiem esot iekšējās kārtības noteikumi un tiem bērniem, tad, lai viņi paņem tās savas pases, lai viņi paņem tās savas dzimšanas apliecības, kuras viņi ir izdevuši, un kas ir viņa personas, un tad turiet viņus tur iekšā. Bet man viņiem nav jāzina, bet es gribu savus iegurņu augļus dabūt atpakaļ, es gribu savus mazos dabūt atpakaļ, jo viņiem ir tiesības, visiem šitiem te ir tiesības tikai uz viņu šito te izdoto masku uz šo personu. Un nevis uz dzīvām būtnēm, nevis uz mums. Jums nav nevienam pašam tiesību uzspiest kādam personu. Ja viņš uzskata, ka viņš nav persona, tad jūs to nedrīkstat darīt. Tas ir ļoti liels noziegums. Un tas jau nav tikai dzīvā pasaulē, tas arī tajā mirušajā, pēc likumdošanas tieši tāpatās, tas tā nedrīkstētu būt. Tieši tā. Bet kas ir tas, ko mēs varētu tā kā lūgt no cilvēkiem, kas ir tas atbalsts, vai tas, kur ir tā patiesība, kur ir tas, kas var palīdzēt, tad mums nokļūt tādā cilvēcīgākā pasaulē, kurā mēs atļaujam viens otram būt tam, kas viņš ir. Šī sistēma vienkārši ir jāizbeidz. Viņa ir jāiznīcina, jo šī sistēma nedarbojās cilvēku dzīvu būtņu, cilvēcisku būtņu labā. Viņa darbojās kā uzurpators, kā dzels, zābaks, kurš spiež visus nost. Īstenībā būtu jābūt savādāk, ja jau viņi skaitās kā mūsu kalpi,
tad viņiem būtu jādara viss tas, ko mēs viņiem sakam. Un nevis viņi mums pasaka, tas mazākums pasaka mums cilvēkiem, kas mums ir jādara. Tā tas nekad nav bijis domāts, tā tas nekad nav bijis ieviests, tā tas nekad nav bijis, ja viņi balstās, ka viņiem ir visa vārā un tā tālāk, tad nekad nav bijis dibināts, bet tas viss ir tā sagrozīts. Caur visiem 8 miljoniem dažādu veida likumiem, kas ir savilkti kopā kā zirnekļu tīkls, kur nevar atrast ne galu, ne malu, kur tikai mazas šķirbiņas iedots atstāt tiem, kas izurbarās cauri visiem likumiem. Bet šādu te, kā Iveta teica, viņa ieskatījās Valmieras bāriņu tiesas tajā mājaslapā, un tur bija tieši, kad uzaicina darbā bāriņu tiesas locekļus. Tur nav nevien bāru pārstāvju uzaicinājums, nekas. Tur nevienam nav prasīts juridiskā izglītība, kurš kaut ko bišķiņ saprot no likumiem. Tur ir vienkārši tikai uzrakstīts, ko viņi var sagaidīt un tā tālāk. Bet tur nav nekas, kas varētu patiešām atbilst, jā. Ja mēs runājam par korporācijām vai par tiesām, tad tiesa, bāriņu tiesa, tas tiesa nozīmē ka tā ir kaut kāda juridiska iestāde, kur visiem ir juridiska izglītība. Bet ja es ar viņām runāju un saku, jums ir saistoša cilvēku tiesību konvencija, 6. un 9. pants, jo viņas ir personas, un viņām ir tas saistoši. Viņas paraus plecus. Viņas nevienu nepārzina, nevienu statotisko likumu, viņi zina laikam tikai tos pāris punktus, kuriem viņi parasti balstās, lai izņemtu nolaupīt bērnus. Ne, viņi pat to nezina. Tad, kad ieradās pie mums sētā bez uzaicinājuma, tad es par visu to, ko viņi tā kā kladzināja, es jautāju, tā kā, kur tas ir pamatots. Nu, kaut kur ir, vārds sakot, bet ne uz vienu to jautājumu viņi nevarēja nostaukt nekādu pamatojumu. Un līdz to es sapratu, ka tā kompetence tajā pusē ir vispār nekāda. Es nezinu, viņi brauc vienkārši droši vien skatās viena no otrām, kā viņas rīkojās un mācās visas tās nepareizības viena no otru, un tad uzskata, ka tas ir likums, jo redziet, man te kolēģīte bāriņtiesā strādā jau pieņemsim tur 20 gadu, un viņi jau noteikti būs kaut ko iemācījusies par tiem 20 gadiem, bet nekā. Sollten sich gerne mal den Nachweis erbringen über die lettische Verfassung. Viņš iesaka vienkārši pamēģināt atrast to pierādījumu par Latvijas satversmi. Ich anerkenne diese lettische Verfassung gerne an. Viņš labprāt, kā tas ir, anerkennen. Tas nav pieņemt. Viņš atzīst labprāt Latvijas satversmi. Wenn Sie mir eine notariell beglaubigte Urkunde zeigen mit Unterschrift eines Notars. Wieso? Notāris okay. Viņš piekritīs tam, ja tiks parādīta notariāli apstiprināta kopija no šīs oriģinālās satversmes. Und ich verspreche Ihnen eines, un viņš apsola jums. Sie werden es nicht können. Un jūs to nevarēsiet izdarīt. Es gab hohe lettische Juristen, Latvijā ir augsti juristi, die sämtliche Archive durchsucht haben. Kuri izmeklēja visus archīvus. Und in keines der lettischen Archive wurde dieses Dokument gefunden. Un nevienā no archīvām nav šis dokuments atrasts. Diese Verfassung existiert nicht. Un šī satversme neeksistē. Auf das, was ihr euch beruft, existiert nicht. Tas, uz ko jūs balstaties, neeksistē. Und wenn ihr das jetzt als Verschwörung hinstellt, un ja jūs to pa sazvērestību gribat nolikt. Alles, was bisher als Verschwörung hingestellt wurde, hat sich hinterher als Wahrheit herausgestellt. Viss tas, ko jūs esat līdz šim vienmēr nolikuši kā sazvērestību, beigās izrādās, ka ir patiešām patiesība. Nur alles, was unliebsam ist für das System, wird als Verschwörung hingestellt. Viss, kas ir sistēmai nemīļš, nevajadzīgs, tiek uztaisīts par sazvērestību. Vai Kremļa propaganda. Vai Kremļa propaganda, tieši tā. Und soll am liebsten ausgeschaltet werden. Un tie, kas par to runā, vislabāk ir viņus vienkārši izslēgt, novākt. Aber wer das Licht liebt, bet tas, kurš mīl gaismu, der nimmt an. Tas to pieņem. Wer das Dunkle liebt, kas mīl tumsu, der vertuscht. Tas to visu noliedz. Und dazu gehören die Damen, die hierher gekommen sind. Un pie šīs tumsas pieder arī šīs dāmas, kuras šeit ieradās.
Ihr habt etwas zu verbergen. Jūs kaut ko slēpjat, Ihr wisst das. un jūs to zinat. Und ihr seid privat gekommen. Un jūs esat atnākuši privāti. Und dafür werdet ihr privat haften. Un par to jūs arī privāti atbildēsiet. Und wenn er jetzt die sogenannte Polizei hierher schickt, Un ja jūs tagad mums atsūtīsiet tā saucamo policiju, um uns auszuschalten, lai mūs izslēgtu, weil wir die Wahrheit sagen, tāpēc, ka mēs runājam patiesību, sehr viele werden von dieser Wahrheit hören. ļoti daudz uzzinās par šo patiesību. Und niemand wird euch bremsen, Un neviens jūs nebremzēs, wenn eure Köpfe rollen. ja kad jūsu galvas ripos. Für jeden Sohn Gottes Par katru Dieva dēlu und für jedes Mädchen Gottes un par katru Dieva meitu werdet ihr Rechenschaft ablegen, jums būs taisna tiesa. wenn ihr nicht umkehrt und sie zurückbringt. Un ja jūs nenožēlosiet un viņus neatradīsiet atpakaļ, Jeder Richter wird dafür Rechenschaft ablegen katrs tiesnesis būs tiesāts und wird bezahlen, un samaksās, wenn er nicht umkehrt. ja viņš nenožēlos grēkus. Es gibt höhere als euch Ir daudz augstāki par jums, und ihr werdet niederfallen vor ihnen un jūs kritīsiet viņu priekšā. und um Gnade flehen. Un jūs lūgsiet pēc žēlastības. Kehrt um Nožēlojiet und handelt rechtschaffen un sākiet darboties patiesībā un Un- taisnīgi. und setzt euch endlich wieder für die lettischen Söhne und Töchter ein. Un beidzot sāciet, es te to vārdu nezināšu, sāciet darboties par un nevis pret latviešu dēliem un latviešu meitām. Ein Volk, Tauta, das groß im Herzen ist. kur ir liela savā sirdī, Und es hat sich mehr verdient als korrupte Menschen, ir, Personen, die sich gegen das eigene Volk wenden. ir daudz vairāk nopelnījusi nekā koruptus darbiniekus, kuri pret cilvēcību, pret cilvēkiem vēršas. Ich habe keine Angst vor euch. Mums nav bailes no jums. Bringt unsere Söhne und Töchter wieder zurück, die ihr uns geraubt habt. Vediet atpakaļ mūsu dēls un mūsu meitas, tos, ko jūs mums nolaupījāt. Wir haben kein einziges Dokument gesehen von einem Richter, der unterschrieben hat, dass ihr unsere Söhne und Töchter hier rausholen könnt. Mēs neesam redzējuši nevienu pašu dokumentu, kur kāds tiesnesis būtu pašrocīgi ar zilu tinti parakstījis, Kein Richter hat dafür unterschrieben. ka jūs rīkstat, ka jums ir kāds pilnvars, es pieteikšu no savas puses, vest laupīt mūsu dēlus un mūsu meitas. Neviens tiesnesis kaut ko tādu neparakstītu. Und damit macht ihr euch zu einer kriminellen Organisation. Un šādā veidā jūs padarat sevi par ļoti kriminālu organizāciju. Und diese kriminelle Organisation sollte die Polizei bekämpfen, nicht uns. Un šādu te kriminālo organizāciju būtu policijai jāapkaro, nevis mūsu, Aber in vielen Dingen bet daudzās lietās sind die Polizisten Weicheier. policisti ir olas, mīkstas olas, es atvainojos, Mīkstie. mīkstie. Wenn wir uns an Gesetze halten sollen, Ja mums ir jāievēro jūsu likumi, dann ist es eure oberste Priorität, tad jūsu augstākā prioritāte ir selbst euch an Gesetze zu halten. pašiem šos likumus ievērot. An jedes einzelne Gesetz. Un katru no šiem likumiem ievērot. Und kein Amtsmissbrauch zu treiben. Un nevis kaut kādu dienesta pilnvaras pārkāpt. Und davon gibt es viele unter euch, Un ļoti daudzi ir jūsu starpā tādi, die ihr Amt nicht mehr ausüben sollten. kuri nedrīkstētu nekādu dienestu vairāk pielietot vai izmantot. Und lieber auf den Markt gehen sollten, Un kuriem būtu jāiet uz tirgu, um den Markt sauber zu machen. lai to tīrītu. Da gehören nämlich sehr, sehr viele von euch hin. Tur būtu jūsu vieta, ļoti daudz vieta.
Warum setzt sich der Prinzipial Ruck nicht für das Richtige ein, für die Wahrheit? Kāpēc principāls Ruks Armāns nekaro vai nepastāv par patiesību? Ich verlange nur, dass ihr für die Wahrheit kämpft. Mēs pieprasam tikai to, lai jūs cīnaties par patiesību, par taisnību. Ich verlange von euch, dass ihr euch an die Gesetze haltet. Mēs pieprasam, lai jūs pieturaties paši pie jūsu likumiem. Und nicht Gesetze vertuscht. Un nevis noslēpjat likumus, Vertuscht, weil sie euch unangenehm sind jo jums viņi ir nepatīkami. und euch die Arbeit erschweren. Un jūsu darbu apgrūtina. Wir brauchen euch als Polizisten, Mums ir nepieciešami, jūs esat nepieciešami mums kā policisti. aber nicht, indem ihr als Marktweiber arbeitet, Bet nevis, ja jūs strādājat kā tirgus sievas, sondern als Männer der Wahrheit. bet gan kā vīri, kā patiesības vīri, kas iestājas par patiesību, par taisnību, Zu denen man aufschauen kann, uz kuriem var paskatīties uz augšu, zu denen man Respekt haben kann. uz tādiem, kur man ar respektu skatās. Armand Ruck, ich möchte vor dir Respekt haben. Armand Ruk, mēs gribētu uz tevi skatīties ar respektu. Und vor den restlichen Polizisten auch. Un arī uz pārējiem policistiem mēs gribētu skatīties ar respektu. Taisnīgajiem policistiem un taisnīgajiem tiesnešiem. Es gibt Momente, wo es besser ist, dass ihr euch einschaltet. Viņš saka, ka ir momenti, kur labāk ir, ka jūs pieslēdzaties, Aber nicht bei jedem anonymen Anruf. bet ne pie katra anonīma zvana. Und bei den allermeisten Familien, wo ihr die Kinder rauszieht. Un tas ir pārsvarā pie lielākās daļas ģimenēm, kur jūs pieslēdzaties, kur jūs to izdarat. Ich rede zu den rechtschaffenen Polizisten und Richtern. Mēs runājam uz taisnīgajiem policistiem un taisnīgajiem tiesnešiem. Gott, der Vater, möge mit euch sein. Debesu Tēvs, lai ir ar jums. Ich bete für euch. Mēs lūdzam par jums. Mehr muss ich nicht sagen. Un vairāk viņam nav ko teikt. Vēl ļoti svarīgas lieta. Manas meitenes prasīja, ka viņas labāk gribētu braukt pie Omas, ja mums ir radi. Mums ir gan brāļi, gan māsas, māsas mums ir Ome un Opis, un mums ir Vācijā vēl mans dēls un viņu vecākais brālis. Un viņas prasīja, vai labāk viņas vest uz, ja jau tik šausmīgi jāvelk ārā no mūsu ģimenes, lai labāk aiziet pie Omas. Un tā Saliņa, man liekas, ka tā bija Saliņa Ines, kas teica, ka šodien mēs aizbrauksim tagad uz krīzes centru, bet rītā mēs jūs aizdīsim pie Omas. Un vai nav tā kā, tajos viņu papīros sarakstīts, kad tad primāri būtu jāved tā kā pie radiniekiem? Jā, pats pirmais, es runāju vienu citus bāriņu tiesas locekli, tā saucamot bāriņu tiesas locekli. Viņa teica, ka viņa šī gadījumā, kas ar mums ir noticies, redz ļoti, ļoti daudz pārkāpumus. Ļoti daudz. Pirmkārt, gan bez nolēmuma un bez kaut kāda pamatojuma. Bez tā, kad ir apsakots un izrunāts un viss un tā tālāk. Nevar vienkārši paņemt pāris minūšu laikā, pieņemt lēmumu un izraut ārā no ģimenes šitos mazos. Otrkārt, ka vispirms ir jāved pie radiniekiem, jāsameklē radinieki un pie viņiem ir jāved. Un tad arī atcelt šup vēl lietas. Ko es gribu noteikti pateikt, ir tas, ka tā arī neaizveda pie vecākiem. Kad es nākošajā dienā zvanīju tai Saliņai Inesei. Te visi iet runa par Cēsu pašvaldību, jā, par Cēsu novadu. Tad viņi teica, ka 15 dienas vismaz droši mazie būs tādā krīzes centrā, lai gan tad, kad viņi brauca ar to autobusu tika vesti projām uz nolaupīšanas vietas uz to krīzes centru Valmierā Valdardze, tad
Viņi teica, ka nākošajā dienā viņi jau noteikti varēs braukt arī varbūt apakaļ. Un tad, kad viņi esot tur aizbraukuši, viņiem nesot ļauts nest augšā mantas, lai viņas paliekot lejā, jo varbūt tās, ka rīt vakarā jūs brauksiet atkal apakaļ uz mājām. Viņi melo vienā melošanā. Un tāpat tās bija ar to, ka tad, kad viņi iznesa katru no mūsu kopražojumu. Viņi neviens negāja ar savām kājām. Viņi iznesa brutāli laukā. Es lūdzu, vai man ir iespēja, es patiešām lūdzu, es nedrīkst aizmirst par žēlastību, atgādina lūdzu, ja? Es patiešām lūdzu, vai man ir iespēja aiziet uz pusu un samīļot, atvadīties no viņiem. Un šī te policiste teica, jā, jūs to varēsiet darīt, tikai jūs vīrs, tu gan to nevarēs darīt. Bet viņa man nelaida. Viņa teica, jūs variet iet, bet viņa mani nelaida. Viņa mani turēja, bloķēja man ceļu, viņas kompanjons turēja mani aiz drēbēm, un viņi mani nelaida. Viņa teica, tu vari iet, bet viņa mani nelaida. Brutāli, vienkārši turēja aiz drēbēm un nelaida. Un vēl ir vairāki tādi diezgan augsti hierarhijas likumi, ja mēs runājam par likumiem, kas te ir ieviest uz šīs zemes netaisnīgā kārtā. Bet ir tādi likumi, kas skaitās arī galaktiskie likumi. Un viens no tādiem ir par ticību. Un mūsu ticība neļauj mums tikt dalītiem. Mūsu ticība neļauj mums tikt dalītiem. Mēs vienmēr visu darām kopā. Mēs vienmēr visur braucam kopā, visur ejam, visu daram, kur iespējams kopā. Un es viņiem tiem bāriņu tiesai teicu par to, ka mūsu ticība neatļauj mums vienkārši tagad tikt sadalītiem. Un es 3 reizes to teicu. Un 3 reizes liecināt, 3 reizes. Viss, kas ir 3 reizes, tam ir ļoti liels spēks. Un es 3 reizes to teicu, viņi 3 reizes to ignorēja. Un tad es atcerējos, ka ir vēl viens augsts likums, un tas ir viens no pēdējiem likumiem. Ja tev, piemēram, nav vairāk nekādas izejas, un tev ir piespiež, vai tu esi, piemēram, tev esi ļoti lielā situācijā, grūtā situācijā. Tad ir tāds likums par žēlastību. Gnāde, vāciski saka. Bitte gnāde. Lūgums pēc žēlastības. Un es teicu, tā kā jūs neklausāties pilnīgi ne uz ko. Pilnīgi ne uz ko. Vienalga, ko mēs sakam, jūs tikai ņirgājaties, tikai smejaties, visu ignorējat. Tad es tagad pielietošu šo likumu, un es lūdzu no jums žēlastību nedalīt mūsu ģimeni. Man es ļoti oficiāli lietoju šo te oficiālo terminu, ja, ģimene. Mūsu saimi, mūsu dzimtu nedalīt. Un viņi uz manīm skatās, un es viņiem saku vēl vienreiz, un viņi vienkārši ignorē un paņem pēdējos mūsu kopražojumus, uz kuriem mums ir autortiesības, un aiznes uz viņu busu. Un pēc tam nelaiž pat samīļot, iedod busīti, atvadīties. Ir pārkāpti ļoti, ļoti daudz smagi likumi, ja iet runa par personām, jo viņiem tad likumi ir saistoši. Un vēl smagāk likumi, ja iet runa par cilvēcīgām būtnēm, cilvēciskām būtnēm, par Dieva bērniem, ja iet runa par Dieva likumiem, kas ir augstākie likumi. Es gribu papildināt, par to tiesiskumu. Ar mani sazinājās viens cilvēks, kam ir līdzīga situācija. Viņam arī, man liekas, 4 bērni, kuri bāriņtiesa arī atņēma. Un šobrīd ir tā, ka tā bāriņtiesa ir krimināla procesā par saviem nodarījumiem. Un viņš ir ļoti izkodas cauri tai likumdošanai. Un viņš norādīja, ka šajā procesā, vismaz tajā video, kas bija, tur ir tik daudz tie pārkāpumi, ka patiesībā tas ir milzīgs noziegums pret cilvēkiem, milzīga vardarbība pretēji vispār tam, kāpēc šīs organizācijas ir radītas. It kā, lai aizstāvētu bērnu intereses, bet šāda vardarbība nekādā ziņā par to neliecina. Un man šķiet, ka šī lieta
tiešām varētu aiziet ļoti plaši. Jā. Un es vēršos pie Jāņa Rozenberga, kas ir Cēsu principāls pašvaldības vadītājs. Es šajā pašvaldībā 2 gadus strādāju, vadīju vienu iestādi. Es zinu un jūtu Jāni kā cilvēku, kas spēj palīdzēt. Jāni, ja tu vari izdarīt, kad šie bērni tuvākajā laikā ir atpakaļ, tad lūdzu izdari to. Pretējā gadījumā šī milzīgā noziedzības ķēde, milzīgie ļoti daudz šie pretlikumīgie, pretiesiskie nodarījumi šai ģimenei un vispār plašāk skatoties cilvēkiem un bērniem visā Latvijā caur šīm bāriņtiesām, kas ir iedomājušās sevi Dievu vietā, ja tu nevari apstādināt šo ešafotu, tad tev vienkārši ir jāapstājā. Tev ir jāiet prom no šī amata. Un, ja tā lieta aizies tālāk, tad arī tu nesīs atbildību, ja kaut kas šeit būs pretiesisks. Tā kā es tev aicinu cilvēcīgi iesaistīties un nelikt no šī pasākuma, jo es biju ietegojis Jāni Rozenbergu savā postā, tur, kur bija video, un vakarā jau šis links uz šo profilu jau bija izņemts. Tas nozīmē par savu veidu tādu tā kā bēguļošanu no atbildības, jo viņš ir virs šīm bāriņu tiesnesēm. Viņš ir tas, kas viņus pieņem darbā un tas, kas var attiecīgi arī atstādināt un tā tālāk. Tā kā. Jā. Un mēs atbraucam uz šitienu, jo man šeit ir manu cenču zeme, jā, un mums te ir visi mūsu radi, brāļi, māsas un tā tālāk. Un šeit mēs piedzīvojam vienu deliktu pēc otru, deliktu krāpniecību pēc krāpniecības. Mēs esam tādos iekrituši. Es savam vīram teicu, ja kādreiz es vienmēr Vācijā visiem stāstīju, cik man ir forši tauta, cik mums ir forši cilvēki, kā visi ir čakli un sirsnīgi un izpalīdzīgi. Un es vienmēr visiem, es nodzīvoju 17 gadus Vācijā, visiem vienmēr stāstīju, wow! Ja jūs zinātu, kādi mēs esam, tad atbraucu šitien, man bija kauns, man ir joprojām kauns par tik daudziem, kas vienkārši neko negrib redzēt, neko negrib dzirdēt, un visi tikai šī kastīšu sistēmā, visiem tādiem ir jābūt, un to krāpniecību, to izmantošanu, un to varas sajūta, kas šeit daudziem ir. Tu neesi nekas, bet es, ja, un tu uzspiedīsi un vēl iemīs iekšā dziļāk vēl, tu jau esi nodzīts caur kaut kādu cilvēku, ja, personu vai kā tā. Un tev vēl uzkāps virsū un vēl piemīs, lai tu dziļāk iestriec stubļos. Man bija ļoti latviski, jā. Jā. Un tad es beidzot iepazinos to, ko es nekad neticēju, ka latvietim vislabākais ēdiens ir latvietis. Kā viņi saucās šitos te seksuālās mācības stundas, ja? Es nezinu, vai Latvijā viņas tiešā sauc vai nesauc, bet seksuālās mācības vismaz Vācijā ir pat piespiedu kārtā. Un ja tu neaizved to, ja tu patur tos, lai pasargātu to savas atvases, kā tu saki, ja, emocionālo stāvokli, jo tas ir nenormālākais psihiskā spīdzināšana, amoralitāte, ja, ja tu viņu patur mājās un neaizved tanī dienā, kad šī seksuālā mācība vai klase, es nezinu, kā viņi mācījās sauc, ja, tad tu saņem nenormālākās naudas sodus. Vai cietumsodu? Vai cietumsodu. Tur bija viena sieviete stāvoklī pēdējos mēnešos 21 dienu ieslodzījumā. Tikai tāpēc, ka viņi nepalaida savu mazo uz šo te unteriktu, uz šo te seksuālo mācību. Un es nezinu, kas notiksies šinī te teritorijā. 5 gadu laikā jūs to sagaidīsiet attiecībā uz savām ģimenēm, uz savām atvesēm, ja jūs turpināsiet skatīties šos seriālus un nekādā veidā tā kā neiesaistīties, lai aizstāvētu šādas ģimenes, kas aizstāv patiesas vērtības. Kā kādreiz bija? Bija kopienas, bija saimes, bija ciltis un tā tālāk, un katrs zināja, kas ir pašiem vislabākais. Un tad tie cilšu virsaiši, vai kā viņas tur sauca, ja vienalga, vienkārši tas, kas kādreiz bija, tad viņi savā starpā novienojās un sakārtoja lietas, kas ir jākārto. Un visi vienmēr bija zināja, kas notiekās. Tagad ir tā, ka tie kaut ko tur augšā izdomā pasaka, ja, un mēs apakšā ciešam. Un mums nav nekādas iespējas kaut ko pateikt. Un ja tu atver muti, tad tu vienkārši tiksi novākts. Vai tev vienkārši to muti aiztaisīs.
Jā, es ceru, ka jūs tad iesaistē ļaus ātrāk atrisināt šo lietu, vismaz sākotnēji ar to, ka bērni atgriežās mājās un tālāk un jau... tiek likt mierā. Mēs visi tiekam jā, likt šī mierā. ģimene tiek likt mierā, arī mūsu ģimene tiek likt mierā, un attiecīgi, kad aizvien vairāk cilvēki var izvēlēties iet tos ceļus un gūt to pieredzi, ko viņi uzskata par labu esam. Un šeit, protams, daudz norāda to, ja mēs tagad visu atceļam, tad jau sāksies anarhija. Nē, tieši tad iespējams, ka būs daudz lielāka kārtība, jo tad mēs sāksim darboties, es domāju, vairāk tā kā no sirdsapziņas un arī kaut kādā ziņā mēs paši satīklosimies vai kopienu vai cilšu vai kādā veidā, lai tā kā, tad paši arī varētu atbalstīt viens otru tajā misijā uz zemes, ko mēs esam izvēlējušies. Cilvēkiem vienkārši pašiem. Mēs esam daudz. Mēs varētu sākt ar šo notikumu, kurā mēs palīdzam šai ģimenei atgūt bērnus. Tad visi juristi, visi citi zinošie dažādos resursos iespējams atbalstīt šo notikumu, lai tas notiktu, un tālāk iespējams no šīs pieredzes, no šīs jau kaut kādas grupas jau tālāk varētu mēs palīdzēt aizvien vairāk un vairāk ģimenēm atgriezties gaismā. Jā.